straight out of the 949. OC. Yeah. You can't stop this show. It's fucking chronic, yo. It's fucking toxic like an alcoholic logic flow. It's catastrophic like a psychotic erotic code. Cause even though I wanna quit her, man, she kinda dope. I gotta go. I never slow down, everybody knows now. We the best to throw down, parties in the SoCal. We getting so loud, party with the whole crowd. Kick the haters all out, taking away all down. I've been hella focused, never slow down. Put my shit out in the open, so you know now. Everybody's taking notice, there they go now. Yeah, welcome to my show, bitch. This my hometown, I'ma get it right. Focus, never slow down. Put my shit out in the open, so you know now. Everybody's taking notice, there they go now. Yeah, welcome to my show, bitch. This my hometown, I'ma get it right. Sveiki! Šodien esmu vienā no Rīgas autentiskākajām sporta zālēm kopā ar akmensvīru Didzi Zariņu, vairākkārtēju Latvijas čempionu un, iespējams, Latvijas spēcīgāko vīru. Šodien es noskaidrošu, kurš ir spēcīgāks, es vai Didzis. Kāpēc spēka vīrs? Spēka vīrs, tāpēc tas ir kaut kas interesants. Un kaut kādas 15-20 gadus atpakaļ tas bija diezgan populārs Latvijā. Un arī Austruma Eiropā kā tā bija ļoti jaudīgi vīri, kuri darīja tādas lielas un grandiozas lietas. Ieraudzīja spēka vīru sacensības Eurosport kanālā, kur startēja Raimonds Bergmanis. Un tad jau iepatikās sacensības kā tādas un tie spēka vīri. Un sākot dienēt armijā, tad tur bija tādas sacīgas kā armijas dižvīrs, kas bija tā ļoti pielīdzināts spēka vīriem. Tur bija jānes kaut kā lādiņu kastes un tur armijas mašīnas jāstam, jāvēl kaut kas tam līdzīgs, tā kā pielīdzinās tam. Tas sportveids iepatikās un, teiksim tā, un pamazām jau sāk aizgāt tā kā jau uz lielākiem svariem, sākotnēji ar amatieru sacensībām. Arī tur labi veicās un beigās jau saucamajā elites grupā. Cik tev bija gadi, kad tu startēji pirmajās amatieru sacensībās? Pirmās amatieru, man liekas, 24 vai 25 gadi. Bet kaut 2 gadi laikam bija amatieru sacensības, un 3. gadā es jau pamēģināju pie lielajiem. Sapratu, ka es kaut ko tur arī varu izdarīt, un tad jau bija jāķis lupā, kā teikt, un smags darbs ziemā, un nākošajā gadā tad jau es startēju pie lielajiem, un tīri labi gāja. Ko sākam sacensības? Aiziet. Sākam ar tipisku spēka vīru vingrinājumu, riepas vilkšanu turp atpakaļ ar laiku kontroli. Gatavs? Lai uzvar stiprākais. 5, 4, 3, 2, 1. Aiziet. Gonna die on this hill. Be ready to fight and be ready to kill. You cannot stop me, I'ma make it to the top spicy. Call a covenant, not cocky. You cannot break me, this world's mine for the taking. Got an itch, man, I'm making. I'll keep my head down and grind and be patient. I'll take a stab at the top and the sailing. They can all try, but you cannot contain it. Cause I see the things that I want and I take on my goal. Push myself to the brink, no limit. Do what it takes to be free, committed. I'm a little obsessed with things, I'll admit it. But that's what it takes to get a freedom ticket. Got a killer instinct and it's just the beginning. Breaking down walls and the hurt start thinning. And the more you push it, the fast start trimming. Till you're the only one standing up straight, winning all. No, we never sit still. Cik ir laiks? 20:38. Es vinnēju! Es vinnēju! Nē, labs, to bija čakinās. Smagākā, dīvainākā lieta, ko tu esi cēlis kā spēka vīrs? Viena no tādām interesantākām lietām bija Gulbenes sacensībās, kad bija organizatori uztaisījuši, žiguls bija jāvaļ uz reizēm. Dažas reizes vajadzēja pārvalkt, un tas bija stafetē, tas nebija tikai kurš varēs, bet tāda lieta darīta. Ir ar rokām, kā mēs tikko vilkām riepas, ir Ventspilī kuģīts vilks ar rokām ir. Un pati trakākā lieta ir bijusi Rīgas lidostā ar Baltika lielā lidmašīna vilkta ieilgā. Cik viņas vēja, tu zini? Nu, daudzas tonnas. Viegli nebija, bet tas tiešām atmiņā ļoti iegājis. Viss veiksmīgi sanāca, un tagad, jā, tā būs pati trakākā lieta, man liekas, kas darīta. Nu, ko, es gatavs vēl? Un celt? Aiziet. Nākamais vingrinājums, aiziet. Riepas velšana.
uz laiku, uzvar labākais. Gonna die on this hill, be ready to fight and be ready to kill. You cannot stop me, I'ma make it to the top spicy. Call it coming in, not cocky. You cannot break me, this world's mine for the taking. Got an itch, man, I'm making. I'll keep my head down and grind and be patient. I'll take a stab at the top of the sailing. They can all try, but you cannot contain it. Cause I see the things that I want and I take on my goal. Push myself to the point, no limit. Do what it takes to be free, committed. I'm a little obsessed with things, I'll admit it. But that's what it takes to get a freedom ticket. Got a killer instinct and it's just the beginning. Breaking down walls and the hurt start thinning. And the more you push it, the fast start trimming. Till you're the only one standing up straight, winning all. It's time to stand up, time to take the red pill. To make this our world, gonna die on this hill. Be ready to... Vai spēki vai skrien arī? Sanāk, jo ne tikai ir mūsu spēku vingrinājumi kā tādi, kuru uz reizēm vai uz vienu reizi ceļ kaut ko smagu, bet ir arī tādas saucamās stafetes. Un ir arī tāda vingrinājuma, kā mums tagad būs nākošais Nēši. Tur man bijis smagākais 480 kg uz 30 metriem. Kāds bija laiks? Laiks bija kaut kāds aptuveni 30 sekundes ar kaut ko, bet tas bija ļoti iespaidīgi. Pieliksim viņam klāt, nedaudz pareizi. Ko tas šis tik spēcīgs? Pēdējās ripas visas. Jā, nekas, tu jau vari. Cik bija man? Es atkal pakās. Es atkal zaudēju, jūs ko nopietni. Es zaudēju to? Fan. Dievu. Pienāks arī tava reize. Jā, viņam cerams. Izskatās labi. Tagad baļķi. Ko tu ieteikti tiem jauniešiem, kuri grib kļūt par spēka vīriem? Nu, vispirms smagi treniņi, daudz smagi treniņi. Un otrs faktors ir tas, ka būs daudz jāēd, jo smags darbs būs ne tikai svaru zālē, bet arī virtuvē. Lai uzņemtu ķermeņa masu kā tādu, ir ļoti daudz jāēd. Bet vispār džekiem kā tā, es teiktu, jāsamņemās, jo paskatoties Instagramā meitenes kādas ir, un cik daudz viņas cilā vispār kā tā, un arī kādus svarus. Man jau nepaspēc. Bet es par jauniešiem runāju, tā kā, jo mazās jaunās meitenes arī diezgan labi ceļ. Es dažām sekoju līdzi, kurām ir 15 aptuveni gadi. Tas ir powerlifters? Jā. Tā kā, džekiem jāsāk jau iesprint, es teiktu, viennozīmīgi, jo meitenes ir malātas, viņas Čaļi? Man patīk, kā viņas malc. Čaļi, 6 suši gabaliņi ir par maz. Jā. Tas uz vienas maizītes tikai. Uzsmērēt. Ok, ko, laižam tālāk? Kaut ko smagu? Sacensības turpināsim. Aiziet. Nu ko? Viens no raksturīgākajiem spēka vīru vingrinājumiem - baļķa celšana. 1 minūte uz maksimālu reižu skaitu. Uzvar labākais. 3, 2, 1, aiziet. Time to take the red pill. To make this our world, gonna die on this hill. Be ready to fight and be ready to kill. We never give up, no we never sit still. It's time to stand up, time to take the red pill. To make this our world, gonna die on this hill. Be ready to... Divas pusītes, viens vesels sanāk arī. Tā kā 3, 2, 1. Aiziet! Saki, cik dienā spēkvīrs uzņem kalorijas? Grūti teikt, man liekas, 10 000 kaut kur ir, iespējams pat vairāk. Jo mūsdienās jau vairs ir spēkvīri no 180 kg, tā kā es domāju, tur ļoti daudz. Tas ir domā kopā ar visu sportu uzturu?
iespējams. Es nekad neesmu rēķinājis. Es ēdu, cik varu, un tad vēl mazliet pa virsi. Kamēr drēflīs, ne? Jā. Aiziet malts un tālāk. Ko? Pamēģināsim manu vingrinājumu? Balstā guļus uz reizēm. Uzvar tas, kurš uztais visvairāk. Labi. Gatavs? Jā. Davai. 2, 3. Es laikam zaudējuši. Ko? Spēcīgs tas Dīdis. Rezultāti rāda paši par sevi. Ko, Dīdis, es tev apsveikt ar uzvaru? Nebija tik traki paskaties. 2-3 turējis tīri labi, tā kā nav ko nokārt degunu, tā kā pats redzi, tas viss ir izdarāms. Vairāk treniņu, lielāki svari un viss būs. Ja es varu, kāpēc tu nevaru, ne? Tā kā tikai darbs. Es tik daudz nāku kā tu. Viss priekšā. Ko, es tev apsveicu atgriezties sportā, profesionālā sportā ar vēl nebijušām virsotnēm Dīdis. Gaidām tev atpakaļ. Jā, labi, redzēs. Tiekamies.